Andra Kiviča raidījums No Bullshit Experience kopā ar Andru Kiviču. Jaudīga saruna, konkrēti jautājumi un konkrētas atbildes. Mūsu atbalsta Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Tas ir sociāli atbildīgs uzņēmums, kur specifikācija ir darbs ar kredītu apvienošanu, jeb darbs ar esošo kredītu līgumiem. Aicinu ikvienu apmeklēt lkpp.lv un pievienot esošos līgumus, lai samazinātu esošo procentu pārmaksu, ikmēneša maksājumu un termiņu. Nevelc garumā, jo kreditori aprēķina procentus pa dienām. Ņem vērā, pat ja tev ir tikai viens kredīts, arī tad tu vari gūt būtisku ietaupījumu. Piedāvājums, ka ir sabiedriskas darbības veicējiem. Mīļie draugi, un šodien pie mums ciemos ir e-komercijas entuziasts, kriptovalūtas investors un kolosāls cilvēks no Valmieras Oskars Gēlnis. Čau! Sveiks! Čau visi! Paldies, ka atradu laiku! Paldies. Un kāds mums tas storijas cilvēki jautāt, kas pa džeku ekrānā? Mēs vienkārši, tu man uzmeklēji, piedāvāji, kā saka, sadarboties tās produkcijas ietvaros, tās spēļu konsoles, to mēs parunāsim vēlāk, un vārds pa vārdu mums baigi labi aizgātā komunikācija, ka tu esi kriptās ieguldījies savā laikā un tādā garā un e-komercijā, un ka tu zini to psiholoģiju, kāpēc cilvēki iepērkās internetā un kā panākt to, lai cilvēks internetā kaut ko nopērk un ko nevajag pirkt internetā. Par to mēs visu šodien parunāsim, kā arī par to pieredzi Latvijas šovbiznesā un par to, kā tas ir atkopties no ļoti smagas šķiršanās no sievietes, kas ir īstenībā psiholoģija. Ja? Nu, tā vārds nemies, bet principā tas tā interesanti čeļiem parunāt. Sāksim, pirmais jautājums. Kas, vecīt, ir kriptovalūta? Digitāls pasākums, jeb valūta, kas nav taustām valūta. Sāksim ar to. Un tas ir tāds nākošās paaudzes, teiksim tā, ja mēs salīdzinām ar papīru, eiro, jeb dolāru, kas ir taustāms, tad tas ir digitāls, nav taustāms. Un katram, teiksim tā funkcija ir 1:1, ka to ar viņu var gan norēķināties, gan arī paaugstināt savējos ienākumus, investējot viņā. Un līdz ar to ir diezgan daudz jau ir informācijas, kas ir vienkārši pieejama un saprotama, ko ar viņu operēt un kā investēt un tā tālāk, bet šajā gadījumā es jums izstāstīšu to vienkāršo valodu, lai jums nav jālasa ārkārtīgi daudz stundas, lai jūs saprastu vispār, kas tas ir, bet respektīvi digitālā valūta, kur jūs varat operēt principā tāpatās kā ar reālo valūtu. Un pat vēl vairāk. Traknījos gados tu prasīji čeļiem, klausies, vecīt, ko tu nodarbojies? Jāņģi, zemes, papīra, kaut ko tur, kaut ko šeit. Zini kā, kaut ko augšā, kaut ko lejā. Un man skaidrs vienkārši, ka cilvēks pērk, visu dzīvi ir uz krīta, ja, un pērk dzīvokļus, un atkal atdod, un atkal pērk, un tādā garā. Tad tagad es atkal satieku zēns, kas saka, čau, vecīt, ko tu nodarbojies? Ar kriptām. Un man viņam īsti nav tā kā ko pārjautāt, jo man par to baigā poņa nav. Man jautājums, pieņemsim kriptovalūtu, pieņemsim bitcoin. Tas ir tā kā akcija. Mēs ieguldāmies, varam nopirkt, pieņemsim, Latvijas balzām, piemēram, akciju. Ja? Mums ir akcijas, uzņēmumi iet labi, akcijas cena kāpi, mēs beigās dabūjam dividendus, mēs esam līdzīpašnieks un tādā veidā. Kā ir, piemēram, ar bitcoin, ar kriptovalūtu? Tas ir līdzīgs kaut kas? Daļa no tā es teiktu, ka jā, bet tev ir grība rīcība ar to visu. Tu jebkurā laikā vari viņu gan pārdot, gan arī iepirkt. Es saku, tu neesi ierobežots, bet tā lieta ir tāda, ka pirmkārt par tām zemēm un īpašumiem, ko tu minēji, es uzskatu, ka tas ir ejošs modelis, kā ieguldīties, bet viņš ir diezgan lēns salīdzinoši ar kriptovalūtu. Un vēl bankām. Bankas vispār mēs varam likt malā, tāpēc, kad dotajā brīdī, pieņemsim, mēs ņemam pēc statistikas, līdz 2% tev Eiropā varbūt dod astronomiski ekskluzīvā situācijā 5% gadā, ieliec 100,000 depozītu bankā uz ieguldījumu, teiksim tā, un tu dabū 5% gadā. Tad tas ir apmēram 5,000, teiksim tā, jā. Te pašā laikā kriptovalūtā tas var būt, ja tu izanalizē pareizi konkrētu projektu, ne tikai bitcoinu, un ieguldi to arī mēnesī dabūt reiz 2. Attiecīgi izanalizējot un attiecīgi pareizi rīkojoties. Ja? Tātad tas ir tāds nākošās paaudzes pavisam cits līmenis, kā tu var ieguldīties. Un ja tu pareizi operē, izslēdzot ārā arī mankārību, kas ir vislielākā problēma, kāpēc cilvēks zaudē, principā, un arī zināšanu trūkums. Tad kriptovalūta ir diezgan nopietns pieteikums un arī pretinieks bankām. Nekustamiem īpašumiem es teiktu, ka nav īsti, jo nekustamies īpašumus un kriptovalūtu man tā kombinācija ļoti patīk. Piemēram, ja es pērku kaut kādu akciju uzņēmumu, tad tur segums ir tas uzņēmums, viņa produkcija tā tālāk. Kāds segums ir tādam bitcoinam?
Jo es patieši gāju, es neko neēdu, šodien palasīju bišķiņu. Es tālu no tā. Kāds segums tādam bitcoinam? Jā, tātad bitcoins ir, teiksim, tā šodien arī mēģināju, tā kā es 8 gadus biju Anglijā, es arī anglicējos pats kā cilvēks, un tagad es 6 gadus esmu Latvijā, un tagad es arī latviskojos vēl atpakaļ, tad vajadzēja mazliet arī tā atsvaidzināt to latviešu valodu savā veidā ar tiem slangiem no angļu valodas. Jā. Bet bitcoins tātad ir galvenais un pats pirmais tētis vispār kriptovalūtai, tad pirmkārt. Un caur viņam tā doma bija tāda, ka viņš ir digitalizēts projekts, teiksim tā, es ļoti vienkāršā valodā izteikšos, kurš ir tāda pati ideja kā eiro. Viņam ir segums tāds, ka, respektīvi, viņš ir gan kā zelts, ja? Gan arī kā transakcija apstādātājs, kurš strādā uz blockchain. Bet kuras valsts, piemēram, es saprotu, ka Amerikā dolāram pieņemsim, ka tā ir, daudz domā, ka dolāra štancē, iespējams arī tā ir. Jā. Ir tomēr kaut kāds segums, kaut kāds zelta rezerves vai kaut kas tāds. Kāds segums ir tādam bitcoinam? Jā, segums, tur ir diezgan liels segums. Tur ir tā, ka lielie kungi un lielās kompānijas ir ieguldījuši savus līdzekļus, un viņi arī ar viņiem manipulē savā veidā arī ar cenām. Un arī ziņās tiek manipulēta šī cena. Par to es arī gribēju pastāstīt, kā tiek manipulēta šī cena. Bet tas segums ir tāds, ka tur tiek ieguldīti tik liels kapitalizācijas budžets, kad, respektīvi, tad arī sadzēs tas viss. Ja mēs šeit esam 50 miljoni, kas grib pa 1000 ielikt iekšā un pēc tam pārdot šo bitcoinu un dabūt šo naudu, tur pietiks tiešām. Tur visiem pietiks, lai varētu dabūt to naudu ārā. Kad ceļās cena kriptovalūtai un kad krīt? Tā tad ir saucamais bullruns, kad ceļās. Un tad ir bear markets, jeb lāču markets, buļļu, tad ir markets, jā, respektīvi, kas skrien. Kāpēc ceļās? Kāpēc ceļās? Tāpēc, kad ir, respektīvi, hypes uztaisīts ar ziņām, ar kaut kādu, respektīvi. Ir divas situācijas, vai tas ir fake ziņas, vai tās ir reāli materiāli ziņas. Un tie, kas reāli seko katru reizi, nevis katru reizi, bet regulāri seko jaunumiem, viņi zina, kas ir reāli īsta ziņas un kas nav. Un tas ir viens faktors, kas strādā. Otrs faktors ir tas pats halvings, respektīvi, kad dalās vēl bitcoin, kā saka, vienības kā tā, un attiecīgi kaut kādas tiešas prāvas, piemēram, kur vinnē kādi citi projekti, un attiecīgi guldās iekšā. Viss, kas ir saistīts ar jau valstisko līmeni, piemēram, ja pasaka, pēkšņi Amerika, tur mēs pieņemsim kriptovalūtu kaut kādā projektā lielā, tad attiecīgi visi hypojās, mēs guldam iekšā bitcoinā, jo viņi izmantos kaut kur arī reālā dzīvē. Piemēram, kā Tesla. Ilons Masks paziņoja, ka pēkšņi var nopirkt Teslas ar bitcoinu. Bija ļoti liels kāpums. Tikai tā, ka viņš pateica, ka var, un pēc tam, ka viņš pateica, ka vairs nevar nopirkt Teslas ar bitcoinu, viss uz leju. Un arī pārējie koini, ja respektīvi valūtas vilkās līdz bitcoinam. Standartā ir tā, ka ja bitcoins ceļās, tad pārējie koini arī ceļās, ja valūtas. Pieņemsim, kriptovalūta glāze ar ūdeni. Ja? Jā. Un es iegūšu šī glāzē ar ūdeni $1000. Kad pēkšņi paskatījās hypes, ka glāze ar ūdeni ir baigi cool, ceļās augšā cena glāzē ar ūdeni, viņi pēkšņi maksā nevis $1000, bet $2000, un es vienkārši pārdodu, respektīvi ņem naudu ārā un esmu divreiz uzvārījies. Ja? Kādā gadījumā krīt cena bitcoinam vai kriptovalūtai? Tad būtība ir tāda, ka, ja, piemēram, kādi saucamie vaļi, kuriem pieder diezgan daudz, šie bitcoini, jeb arī no šī projekta par ūdeni runājot. Tas ir arī atsevišķs projekts, kurā arī valūtas, jeb koini, vienības, jeb koini izlaist ārā. Un līdz ar to, ja kāds no lielajiem vaļiem paņem lielu daļu pārdot savus akcijas, jeb valūtu un izņem ārā, apmaina viņu pret stabilo valūtu, kas ir kriptovalūtā USDT, tā kā eiro, lai saprastu. Tad kriptovalūtā ir USDT, jeb tethers. Stabilā valūta kā eiro, ja, kas nekrīt un principā nekustās. Ja viņš paņem 30% no tā projekta ārā to savējo ieguldījumu, tad diezgan daudz arī kritīsies, respektīvi tā vērtība. Taču, ja uz kopējā fona mazie ieguldītāji ņem ārā, tad tas nekustās īsti. Es kaut kas, tad šī vērtība aug, ja maksimāli daudz grib tajā iesaistīties. Jā. Savukārt, ja cilvēks stājās no spēles ārā, vērtība krīt. Pēc kādās kriptovalūtas vispār bija vajadzīga? Bija mums dolārs, eiro, kanādas dolārs, jēnas, rūpijas. Kāpēc vispār bija vajadzīgs? Man ir sava versija par to arī, es esmu domājis, un tas ir ļoti interesanti manā skatījumā. Pirmkārt, tādiem stabiliem, reāliem projektiem, jeb kriptovalūtām ir konkrēts vienības skaits, cik viņš ir pieejams. Piemēram, bitcoins ir pieejams 21 miljonus. Viss vienības.
Tad 21 grauds paņemsim, jā? Vairs viss nebūs vairāk. To pašu dolāru, ko es saku, ka štancē, jā, tāda lieta ir. Tāpēc jau vērtība arī krītās viņam. Pēkšņi tā tas nenotiek. Tur, protams, ir daudz citu faktoru, jā. Bet tas ir viens no noreikināšanās komisijas. Viņš ir tās lētāks nekā bankā. Man liekas, Čāls lidojas laiku pa pasauli pazīstams, un viņš tikai norēķinās, viņš ar kriptu lidostās. Jā. Restīvi ir kaut kādi konkrēti kriptovalūtas veidi, ar kurus pieņem lidostās, viesnīcās. Es skaidri naudu neesmu redzējis, es tikai ar kriptu. Come on! Jā. Tā notiek. Un arī veiklos ir norēķināties kriptovalūtu. Ir veikali, jā, kur arī tu vari. Es personīgi neesmu pieredzējis tā, ka es aizēju veikalā un tieši ar kriptovalūtu kā tā, bet ir kriptovalūtas kartes, kas ir tieši kā bankas kartes. Tev tur ir savienot savus bitcoin vai USDT, kā es teicu, Tether stabilās valūtas maciņš, kons vieglākā valodā. Un tu ar karti tērē, jebkurā veikalā izmantojot to bankas karti, kas ir Visa vai Mastercards, attiecīgi, ko piedāvā karšu iztērētājs, un jā, tu iepērcies. Un tērējās tava kriptovalūta, un tas arī viss. Tieši tādā, tikpat vienkārši. Kā banka, tikai tas ir digitāli. Ja man, piemēram, ir 5000 eiro, es viņus varētu pārvērst kriptovalūtā. Kādā kriptovalūtā pārvērst? Pirmais, kā es darītu, ir tad eiro pārvērst uz USDT, jeb Tether, kas ir tā stabilā valūta tieši kā eiro. Tad tu viņu pat var turēt gadu, viņš var būt nokritīsies, cik es redzēju, maksimums par 0,03. Tas ir 0,997. Bet tas ir labs ieguldījums. Kriptovalūtā vispār? Jā, ņemot vērā to, kāda ir inflācija Latvijā. Jā, viennozīmīgi. Lieta ir tāda, ka kriptovalūta vispār, ja man pateikt, vai vajag guldīties sevišķi tagad, jā, bet nekurām, tas nav domāts tā, ka tu vari ieguldīties un tu tagad vinnēsi. Problēma jau tajā, ka cilvēki pat nezina, uz ko viņi vinnēs. Viņi tā kā vinnē kaut ko, bet viņam paprasa, kāpēc tu vinnēji. Es nezinu, tad dodies, varbūt noziedot to naudu labāk, un tad tu zinās, kāpēc tu esi darījis. Es uzskatu tā, ka jebkur, kur tu ej, tev vajag zināšanas, un pa brīvu nekur nekas nav. Tev vajag ieguldīt laiku, zināšanas, izanalizēt, saprast, kur tu guldi, cik vajag guldīt, un vēl izmenedžēt, pieņemsim tos pašus 5000, es nekad neliktu visus solis vienā grozā. Tad 5 projektos, kā piemērs, vienā pieņemsim varētu būt reiz 2, vienā varbūt -0,5, vienā reiz 3, vienā pieņemsim tur sadeg viss. Bet tas kopējā bildi savāk to, ka tu esi tāpatās lielāka iespēja būt plusā, ja tu ieguldi vairākos projektos, kur ir loģika, nevis tajos, kā arī mīmu koinos. Es gribu pateikt ļoti būtiski nianses arī cilvēki, kur tika apkrāpti ļoti daudz cilvēku pasaulē tikai uz hype. Tā tad uzražot. Kas ir mīmu koini? Tad mīmu koins ir projekts, jeb kriptovalūta, kurai nav nekāds segums. Kā tu minēji iepriekš, tu pateici segumu par bitcoin īsumā, bet meme coiniem nav nekāds segums. Meme coins, kā piemēram, pateikšu Dogecoins, kas aizgāja pasaulē, boom. Viņa teica, kurš pacēla, realizēja to Dogecoin, bija Elons Musks, ieliekot bildi ar sunītu un pateica, Dogecoins ir forši un viss, un viņš uzgāja augšā tādā kosmosā, ka maz nelikās. Bet segums viņam nav pielietojams. Viņi tur centās viņu uztaisīt par pielietojumu visādām apmaksas sistēmām tā tālāk, bet tas tāpat arī nerealizējās, kā viņi gribēja to izdarīt. Bet par apkrāpšanu runājot, un kā tas Dogecoins aizgāja, starp citu informācijai cilvēkiem reāli kriptovalūtu un uztaisīt un palaist biržā var 10 minūtēs. Tas bija tāds šoks arī citiem cilvēkiem, ko es teicu, un tā ir 10 minūšu laikā tas, kurš daudz maz kaut ko saprot par to lietu. Principā, kā pieregistrēties Facebookā, tu var uztaisīt, un ja tu iedomājies, ka tu izreklamē pareizi, un cilvēki guldās iekšā. Un tā tas arī strādā, un tev nav nekāds segums apakšā. Un cilvēks saguldās, un tu kā pieņemsim, ja tu, piemēram, esi tas cilvēks, kurš apkrāp citus, tu izņem to naudu ārā savējo, ja arī vispār to savu daļu, kaut 50%, tu pieņemsim no tev 100 koiniem, tu 50 atliec sev, citi dabū tos 50 vienības, jeb koinus, un tu izbliez ārā. Jā, tu biji šokā par tiem inkoiniem, kad mēram tā, ka es iegādājos tukšu gaisu par $100. Un vēl 1000 cilvēki arī iegādājos šo pašu konkrētu šo tukšo gaisu par $100, un tukšā gaisa cena ceļās. Jo vairāk viņas grib iegādāties, jo tukšā gaisa cena ceļās, un tu esi ieguldījis $100 tukšajā gaisā, un pēkšņi tukšais gaiss maksā jau $170. Un tu vari ņemt ārā, un tu esi vinnējis $70. Bet pēkšņi neviens ar tukšo gaisu pirkt negrib,
vai stājās ārā un tukšais gaiss strauji sāk kristies cenā. Un apmēram to vakarā aiziet gulēt, un tu tur esi pa nulēm, tad tu esi pačurāt 4 naktī, un tu zini, ka tu esi nenormāli uzvāries, un tu fiksi ņem, sēdot uz podu, ņem ārā. Ja? Apmēram tā, ja? Bet tas arī ir kaut kā. Man jautājums, vai nav tomēr mazliet tā, ka ar tām kriptovalūtām tomēr ņemās vairāk vai mazāk tādi afēristi, kas negrib strādāt? Redzi, es uzskatu, ka godīgi sakot, nepiekritīšu. Jo, kā es minēju, ir jābūt zināšanām, tev ir jāizstudē. Un, ja tu izstudē, tur nav 4 gadi runa. Ja tu reāli, ja tu tā ritīgi paņem nopietni, tad 2 nedēļas, 3 tā nopietni, pirmdien, piekdien, 8 stundas pieraksti un izanalizēšana un viss kārtībā. Es teiktu mēnesis kopā. Un viss. Un tu jau saproti daudz maz. Tu jau reāli vari tā objektīvi, argumentēti tirgoties un saprast, kas kaut kā. Ja? Un es uzskatu, ka tas ir ļoti labs variants. Es vispār uzskatu, ka jābūt skolai. Oficiāli kaut kā, vai arī reāli stundai augstskolās kā tā, vienkārši neatkarīgai. Bet tas nav izdevīgi sistēmai. Jo, kur ir stāsts arī no pieredzes, tu teici par to toalets aiziešanu, man ir bijis tā, ka es reāli izdzīves. Es pirms gulētiešanas ieraugu šo mīmkoinu, jeb nestabilo vispār bezloģisko gaisu. Es ielieku iekšā tur naudu, cik konkrēti es neminēšu, bet es reāli aizēju uztaisīt kafiju, paskroloju Instagram, un man reāli tur bija reiz 6 kaut kādās 10 minūtēs. Un kas notika? Mans nekas personīgs. Es uzskatu, ka mēs tāda tauta esam nākuši, kur mēs neesam baigi turīgie visi tādā kopsumā, ja ņemam. Jā. Un ir tāda lieta, ka cik es ievēroju arī mūsu tautā, ka mums nekad nepietiks. Mums nekad nav tā, ka mēs ļoti retam procentam, es saku mazam procentam, viņš jau pateikt, visu reiz 5, visas ņem ārā, man pietiek, zīle rokā, viss. Tāpēc arī zaudē daudzi. Un es arī tā izdarīju. Es arī domāju, tā, ka ieskata tik ātri reiz 6, tur es domāju vēl. Beigās pusi no ieguldītā izņēma ārā, kas arī bija nepareizi. Es biju mīnus 50%, jo, ja tu izņem jau ar zaudējumu ārā, tad tu jau zaudēs tāpatās, zaudētājs paliec vienalga, vienādi otrādi. Protams, viss atkarīgs, cik liela summa ir. Tad tu izvērtē tos riskus. Bet es personīgi būtu līdz galam tā gājis. Jo, ja tu jau gulti, tad jau tu zini, ka tu kaut kādā veidā esi gatavs arī pazaudēt to naudu. Cik bitkoins maksāja sākumā? Pašā sākumā? Es biju dzirdējis 8, 9 dolāru, 10 dolāru. Cik viņš tagad maksā? Pie $70,000. 70 es par dolāriem runāju, ka es jau daudz eiro darbojas. Man patīk dolāri. Jā, restīvi. 71 vakardien skatījos. Ja kāds nopirka pašā sākumā, tur viss ir kārtībā. Es pirmo reizi pieskāros bitkoinam, vispār es viņu redzēju un pieskāros. Tie, kas ieguldīja piemēram $100 bitkoinā, nopirka 10 bitkoinus par $100, tad tagad viņam ir 700,000. Tieši tā. Es pirmo reizi pieskāros un reāli redzēju, ka bitkoina kā tā, $180 man bija pirmais bitkoins. Un es ar viņu operēju tā kā gan rīzāju ar algu mēnesī. Es vienkārši, nekā operēju. Es tērēju tā, kā it kā būtu tā vērtība, tāda pat kā vienkārši eiro. Zini, tā neiespringstot. Vai ir iespējams, ka rītdien viss pamodīsies un pasauli aplidojas ziņa, bitkoins nokrits no 70,000 uz $200. Kam ir jānotiek? Tad ir jānotiek pilnīgākam absurdam. Es nezinu, no tehniskā viedokļa es uzskatu, ka ir jāpazūd internetam tik agresīvi ātri visā pasaulē, kad vispār nespēja tam tikt līdz. Bet tas arī ir. Tas sanāk, ka tā tomēr ir tāda akcija, kaut kas tāds drošs pasākums, kā ieguldīt naudu. Tāpēc viņš tik populārs, ka bitkoins ir kaut kāds štēle, kurā var ieguldīties, un viņš apmēram tikai augs. Tagad jau diez vai 70 štukām ir vērts. Ir paredzēts, jā, ir. Tagad ir bulrāns, ja tas saucamais skrējiens, cēliens uz augšu. Ja tev tagad izsniegs 70,000, tu pirki bitkoinu? Par 70,000 vienu bitkoinu? Nē. Es dalītu viņu. Es teicu, es visu solis nelieku iekšā vienā bļodā, es dalītu viņu. Es par 70,000 ieguldīju. Jo bitkoins maksā 70,000 tagad. Jā. Pirkt bitkoinu par 70,000. Nē, un arguments ir tāds, ka viņu būtu jāgaida. Mans skatījums ir tāds, ka es strādāju pēc tāda moduļa, ka es maksimums esmu gatavs gaidīt 1 gadu. Un tad man jābūt jau tam, tam profitam, jeb peļņai no tā konkrēta ieguldījuma. Jo stāsts jau ir kur? Ieguldīt ilgtermiņā forši, bet cik ilgi mēs dzīvosim? Tad gads, es redzu to laiku, pēc gada, ja es dabūju reiz 2 vai 500 reizes kaut kādā pusi, ja tā summa diezgan attiecīgi, tāda pieklājīga, viss kārtībā. Man viena pazīstama meitene strādāja kazino, un viņa teica, viņa strādāja 15 gadus kazino, viņa teica, ilgtermiņā neviens kā uzvarētājs no šejienes aizgājis nav.
Jā. Ir zēni, kas paceļ lielu naudu, bet atgriežas pēc 3-4 gadiem tajā zālē. Beigās neviens nav aizgājis šeit kā uzvarētājs, liels uzvarētājs no šejienes. Tu esi ar bitkoiniem, bet ar kriptovalūtu ņēmies. Tu esi kopumā plusos vai mīnusos? Plusos. Kādos es nevaru īsti pateikt. Jā. Bet tomēr, sanāk pozitīvi pieredze. Jā, bet ir arī bijuši tādi momenti, kad tur vajadzēja, es esmu pieļāvis kļūdas, arī esmu bijis mīnusos. Nav šis tas skaistais pasākums, kā tur daudz reklamē internetā. Wow. Neviens jau nereklamē tos neveiksmes stāstus, un nevienam arī nosacīt, arī tas neinteresē. Jo tad, kā saka, nozākā. Kā tu šitā, tu tur tāds un šitāds. Visiem interesē veiksmes stāsts, apakšstāsts, jo neviens nezina, cik tu esi zaudējis tad, kā tu esi atkopies tad, kur tu esi dabūjis naudu, lai ieguldītu, lai visu to procesu, tas ir ļoti grūts process, un tur tas spēks ir, tur tas tavējais veiksmes stāsts īstenībā. Man liekas, ka tas būtu jāreklamē. Tas, kas ir saldējis ēdiens, tas jau ir skaisti, bet reāli cilvēks no tiem neko nevar iemācīties, ja viņš ierauga, ka tu esi Dubajā, tu brauc ar mašīnu, ieguldiet kriptovalūtā, tad viņš neko man reāli neparāda. Es neko nevaru no tā iemācīties, bet tu man parādi soli pa solim, kam tu esi gājis cauri, kas notika tad, kāds notikums notika tad un kāds bija rezultāts. Tā jau ir cita lieta. Vispār ir smieklīgi ar to Dubaju, cik daudz tagad tur brauc un īrē to Lamborghini uz 2 dienām, uzvelk visus iespējamos zeltus un pulksteņus un video materiālu safilmē tā, ka viņš 2 gadus var izlikt tik pa nedēļai, ka viņš tur ir bijis katru mēnesi atkal, un viņš sēž kaut kur Ludzā un, piemēram, Ludz ir kolosāla pilsēta, viņš sēž, piemēram, Ludzā, jā, bet, piemēram, Instagramā atkal esmu Dubajā, jā, tur, nomainījis 17 kreklus, ka viņš citā krekliņā, citās salnēs, un visu laiku ir Dubajā un tā. Laikam tas uz cilvēkiem strādā. Tieši tā Dubaja. Jā, es arī biju ievērojis to, kad viens no Berlīnas nelielās pārāk, teiksim. Tas ir tāds kaut kāds trends, laikam, tagad, ka tur tikai dzīvo tie visbagātākie cilvēki. Bet tā gluži arī tas pāries. Labi, tad, lai cilvēki to kriptovalūtu paši domā, tas Džeks, kas man teica, ka viņš nedarbojas ar kriptām, viņš ir atsūtījis man materiālus angļu valodā, viņš izlasīja, es vēl neesmu saņēmies. Varbūt es pieķeršos palasīt, tur diezgan daudz ko lasīt un kā tas ko un pastīšos un tā. Tad šo tēmu es varētu slēgt cietni cilvēki, kuriem ir lieka nauda, lai viņi domā paši, jā. Bet, tu saki tev pozitīvi. Viens komentārs, pirms mēs noslēdzam šo tēmu, cilvēkiem informācija. Lūdzu, kā saka, do your own research. Izmeklēt kārtīgi informāciju, kas tas ir, kur jūs guldat un veicat secinājumus un reāls faktus meklējat. Nevis kaut kur internetā, kas ir sarakstījis kāds cilvēks, kurš ir influenceris vai ko, bet reāli pie pašas mājaslapas un pie paša projekta meklējat, secināt. Veltat labāk tam laiku, lai jūs zināt, kur jūs ieguldat. Jo, gaisā guldīt, tas ir tikai tagad, tas pieredzējis un es gatavs riskēt un visu. Kur vēl vispār ieguldīt bez kriptovalūtām tagad? Es nekustamos īpašumos būtu guldījis. Bet ārzemēs Latvijā markets tagad ir diezgan slikts, salīdzinoši. Jā, plus vēl tie kara draudi. Jā. Es Anglijā būtu darbojies. Tur man patīk tas viss, kas tur notiek. Un vēl laikam Latvijā tās balzām akcijas nekritīsies nekad. Vispār neko par to nezinu, godīgi sakot. Man liekas, akcijas... kāda viss drausmīgi dzer, tur tikai viss kāpi kalnā. Es nelietoju, es nezinu. Jā, tā ir, ka... bet ja mēs runājam uz kopējā fonda... Alkoholam Latvijā vienmēr ieslāpts, tas ir skaidrs. Nav jau tā, ka atkal es tā vispārināju neinteliģenti, ka viss baigi dzer. Nav jau tā, ka viss baigi dzer. Daži arī pīpē, jā. Un tā. Tu tagad nodarbojies, un es arī nodarbojies un saprotu arī šo to par e-komerciju, un tu man pasēdi tādu interesantu ideju, kāda ir cilvēku loģika iepērkoties internetā, un ko es ir bazīties, tagad tas tēmoju, jā, Latvijā ir ienācis, jā. Un es arī ielīdu iekšā, suroties, un tur maži asināmais pa 84 centiem. Es reiz viņu paņēmu, tad ģitārai tuners maksā, skaņojumai saprāt, viņš Latvijā vidē kaut kāds 10-20 eiro. Es paņēmu pa 3,48 vai pa 2,48. Beigās iztērēju 80 eiro, saprot, visu kaut kādas sūdzes saulēnas, dabīgi veselu kaudzi pa 5,40. Vienkārši, kas izskatās, labi ļoti. Jā, es tagad gaidu pirmo, un es vēl pasūtīju brūnu ādas žaketi, vecīt, pa 20. Pa 22 eiro. Bet viņi tiešām, un galvenais ar visiem izmēriem, man tā interesē, man nāks tā apmēram pēc nedēļas viss nāks, un man interesē, vai būs ģošs sajūta vai nebūs. Jo tas ir Ķīnas, vai ne, un tā. Jā. Un tā žaketes tur pārdod 17,000, jā, pasaulē. Bet tā taisnība, tas ir jautājums. Jā, bet smuka tāda brūna ar lieliem, Džonijs Bravo, bet Donas Brasko vai kā viņi, Džonis ar lieliem atlokiem tādiem brūnajiem tādiem. Un man interesē, kas tur atnāks. Un kas man nostrādāja?
cena nostrādāja, un tas, ka es ierakstu, piemēram, tur kaut kā tur interesting t-shirts, uzreiz izlaiž ārā, tur Amerikas armija, karogs, tur ēdlis, ar zelta spārniem. Nu, tāda krekliņa, kādas neesmu Rīgā redzējis, ja? Nu, pagādā 6,20. Bet XXL, ja? Man tagad XL tikai. Bet, nu, principā, es uzķeros to, ka baigā izvēle interesants mans, tieši vaiprātā lēta. Nu, redz, par Temu runājot, starp citu progresīvu kompāniju, kas gūda nereālo budžetu iekšā reklāmās, lai viņiem viss izdotos. Un personīgi man pieredze ar Temu nav, bet es redzu, ka viņš ir trendā, un viņš nesen pārsīt platformu Etsy.com, kas ir pašražotāji mājā, paši, kas ražo produktus, tirgo tur, un viņi pārsīta nesen kā pēc radītājiem ar savām reklāmām viņus. Tad tas ļoti liels solis ir uz priekšu. Un, mans viedoklis vispār par to, kā tie ir giganti, kas strādā ar ķīniešiem patiešo, un viņiem ir attiecīgi, viņi iegādājās tad noliktavas attiecīgās valstīs, un tur viņiem stāv tas stoks, jeb mantas, ko jūs sūtat. Tad viņiem ir kontrakts ar kurjeriem. Un tad, respektīvi, viņi arī visas tās piegādes, to, ko viņi tagad piedāvā par to cenu, ko tagad tu dabū, tas jau būs līdz brīdim. Kamēr viņi kaut kur būs līderi, kad viņiem pietiks, tad arī viss, tad sāksies, tad vairs nebūs atlaidīts tam, tad būs varbūt cenas tās pašas, bet būs jāmaksā par shipping un tā tālāk. Jo tas viss ir jāliek. Piegādi pa velti. Pagaidām. Un tagad pat ir tā, ka, ja tev kavējās, tev iedod $5 kuponu vēl nākošajiem iepirkumiem, ja kavējās tev piegādi, kas ir ļoti būtisks faktors, bet fakts kā tā, ka viss ir līdz laikam. Protams, es arī neapšaubu, ka tur kvalitāte varētu būt viss kārtībā. Tas interesē, jo, piemēram, man ir nu, arī wireless austiņas GBL, un es viņas pirku kaut kādu sotaku. No iPhone tās austiņas, laikam, 200, 300. Tur ir vienkārši pa 20. Un Excellence, un tur tāda meitene arī stāsta, ka Excellence bass un viss tur ir. Kā var būt 20, ja? Nu, vienkārši man interesē, vai tas viss ir sūds, ko viņi tur pārdod, vai tur ir normāla kvalitāte. Nu, tad... Jo ceņīgs ir vienkārši 5 reizes mazāks, kā vienkārši veikalā. Man liekas, ja tas aizies, viņiem vispār neviens uz bodu vairāk neies. Nu tā pavisam godīgi, reāli. Ja tu spēlē ģitāru un tu zini, kādu ģitāru tev vajag, un tu aizēji pēkšņi uz veikalu, reāli uz fizisku veikalu, un maksā tā ģitāra €5. Pirmais, kad tu ieraugi, jau pirmais tu droši vien, ka domās, ka kaut kas te nav pareizi. Nu, jā. Tu pieskarsies, un tad jau vispār būs čau. Nu, protams, ka cilvēks, redz, te jautājums par to, kas cilvēkam saucās kvalitāte. Cik ļoti tu novērtē to kvalitāti, kas ir tā kvalitāte. Jo tu jau vari, pieņemsim, Tommy Hilfiger nopirkt tādu pašu citu drēbu bez tā logo, tad 20 pret €100. Un iespējams, ka kvalitāte tieši tāda pati materiālam. Ja? Bet lielāk, nu, es neticu tam reāli, ka var būt tādas kvalitātes 1:1 par tādu cenu. Nevar īstenībā arī būt, un es esmu pārbaudījis to. Es esmu pārbaudījis austiņas, kuras maksā 200, piemēram, Apple austiņas, un kuras maksā 20, 25, 50 pat. Nē, nav tāda kvalitāte. Viņa vienkārši nav. Viņa ir procentuāli, mēs runājam, labākajā gadījumā 40%. Bet es domāju, ka tas ir pietiekoši daudz, lai cilvēks maksātu par viņām līdz €50. Ir cilvēki, kas ir gatavi maksāt, un viņi ir priecīgi. Ziņas secīt, beigas strādā reklāmā. Jā. Ziņas beigas strādā, ka vīrs un dēls lieto. Pieņemsim, es atceros, kad Rubulā sāk pārdot 90. gados pirmos vārītos džinsus. Es tā, bet tie džinsi normāli, ja? Un tā sieviete valodā, nu, mūžu nosit, sinu nosit, не жаловались. Nu, ja vīrs nesā, dēls nesā nosūdzējušies. Es domāju, ja viņai vīrs un dēls nesā nosūdzējušies, tad jau arī man būs labs. Un es beig paņemu, ja. Un kāpēc es to sāku stāstīt? Es šitā vienreiz ielidoju kaut kādā benzīna tankā. Bija bezvada austiņas kaut kāds par €17. Man tieši austiņas bija saplīsušas. Es domāju, jāpaņem, un es te pārdevēju arī. Es saku, klausies, tās austiņas normāls, daudz maz viņi saka, dēls slavē. Ja? Protams, ka pilnākie sūdi, basa nebija vispār, drosmīgi ātri lādējās ārā. Tās stundas, kas tur bija norādīts, ka tās austiņas strādā var izdalīt uz 3, ja? un tā tālāk. Ja? Tad cilvēks, uz ko uzķerās internetā? Uz cenu? Bildēm, aprakstu. Un kaut kādiem video, kas ir uztaisīti no influenceriem, vai arī vienkārši pats pārdevējs ir uztaisījis kaut kādu smuku fotoboksā video, kad tur dejo cilvēks tur un viņš tur baigi. Viņš ir kaifā. Jā, tā, tu uzkaipo reāli produktu.
Tu jebkuru produktu īstenībā, tu pareizi marketot, tu vari viņu uzhaipot. Jebkuru. Tāpat kā par gaisu runājot. Vēl esmu pamanījis, ka atsauksmes, piemēram, ja, arī jā. Salēd krānu ūdeni kaut kādās pudelēs un tad kaut kāda tur sarmīta 52, visu mūžu esmu dzēris ūdeni, taču šis ir brīnums. Tad tur vīrietis jauns, dažādi dzimumi, dažādi vecumi, sociālo stāvokļu cilvēki stāsta par to kā par reālu brīnumu. Tas pats arī grāmatām aizmugurē, kad, teiksim, izdod kāds grāmatu, ka kaut kādi 3 autoritīvi cilvēki rakstījuši, ka fantastisks romāns aprī vienā vakarā un tā tālāk. Ja, citu cilvēku atsauksmes. Jā. Baigi jocīgi tas ir. Cilvēkam it kā vajadzētu kā pašam tā kā rubīt kaut ko, bet viņam baigs arī, ka citi tā kā saka par to, ka tas ir arī labs. Jā, redz, es aizmirstu to cenu vēl piebilst. Kopējais maksā 2 reizes, tas ir viens fakts. Un otrs par atsauksmēm. Būsim reāli godīgi un pateikšu publiski. Tas, kurš zina un māk, viņus arī var nofeikot internetu veikalā ar programmām. Ko nofeikot? Atsauksmes. Jā. Un vēl stāsts ir, tāpēc es kā saku, pareizais mans skatījums ir vispareizākais veids, kas strādā un pa īstam ir autentisks, ir, ka tu kā kompānijas pārstāvis ieraksti reāli video, kur pieņemsim, es rādu, tas strādā šitā, tā. Ja? Tas kā piemērs. Vai arī tu taisi rīlus, kur tu reāli parādi funkcionalitāti, tu parādi, piemēram, ekrānu, piemēram, kā šim produktam visādas tur sarakstus un kādas funkcijas strādā. Nevis tā, ka tu, piemēram, iedomājies, tu ieliec austiņas, jā, man patīk ritīgi, bet tu pēc nezini, kā viņš skan. Pieliec mērītāju kaut kādu, kur ir kāda basu, piemēram, nomērītāji, vidus augšs, kur nomērās, tu var salīdzināt, piemēram, kāds decibels un tā tālāk. Tā jau cita lieta ir. Bet tagad daudz joprojām cilvēki kaut kādā veidā iekrīt uz to kvalitāti, kad ir diezgan lēts materiāls, kas strādā uz mārketingu. Man, piemēram, patīk, ja kāds kaut ko reklamē, ka viņš tomēr pasaka arī kaut ko, tā kā sliktu, piemēram, kad pērk mašīnu. Šitā mašīna laba tāda, bet rēķinieties, ja jums būs remonts tur fārām, tur kaut tas ir, tur vai ja nedod Dievs, ja jums tur tilts, Labāk nepērkat vispār, man labāk nevajag. Un ļoti bieži cilvēki nopērk mašīnas, kas ir vienkārši tajā SSA drausmīgi nodirsts. Piemēram, viens bija rakstījis, ka grib tikt vaļā no šitās sūdi, jo nevar vairāk netur. Par mašīnu es to nesauktu, un, sakot, apmēnīšu par pusdienām čilī pizzā, un tur visi grib nopirkt, jo visi grib nopirkt tādu sūdu, vienkārši, kad prikola pēc, Wow. Tās moments arī ir, Vakars tas bija, es skatījos, mašīnas sludinājums un baigi patīk. Un viens sludinājums, pie dažādi, es nezinu, viens pārdēs ar ko, viens tās sludinājums, kur ir rakstīts, pielec un brauc. Punkts. No vienai bija tās Hyundai Getz, mēs viņu pārdevām zibenīgi. Es ierakstīju, ka šī mašīnā smaržo pēc mīlestības, un šī mašīnā vismaz 50 reizes ir teikts, es tev mīlu, es tev arī. Un, tā ir enerģija. Jā, respektīvi, kas tik tur nav noticis, kad tajā mašīnā, un cik ir tur šāms ir izdzerts blakus sēdētāja krēslā, nedaudz ir, un tā. Un momentā viņam bija kaut kāda pār 7000, un momentā viņi nopirka. Tad tu esi reāli labs mārketinga materiāls, kurš māk strādāt ar mārketingu. Tev ir jāizmanto tas, tev ir jāmāc. Mēs jau cik ar Lienu sagājām kopā, un tas hypes mums sākās. Man pāris mārketinga cilvēki Latvijā prasīja, kas mums mārketinga taisa. Kas mums taisa? Un pats, jā? Jā, es saku, kāpēc? Neko, nezinu, kā, vienkārši, viņš saka, kā var šitā te vienkārši, nomarketēt. Es saku, neko nomarketēt, es saku, būt es gudrāks, tad es, teiksim, Tanī brīdī, kad mēs 19. gadā gājām vannā, es būtu uz sienas uzlicis kādas firmas nosaukumu. Es tev kaut ko caur kaut kādu vienu notikumu, kas 100 punktu pievērsīs uzmanību, kaut ko pie reizes noreklamēt. Protams, redz, bet skaties, es vienmēr domāju tā, ka, vectēvs man ieaudzināja tādu lietu un ir jāizmanto tas talants. Tev vienkārši nav jābaidās no tā, ka varbūt neesi pilnvērtīgi kāds profesionāls, kaut kas tam līdzīgs. Bet ja tev ir kaut kāds, tas pats viens fakts, ko tu stāstīji par to video, tev ir jāmāc, tu pamēģini. Vienkārši pamēģini. Labāk tev ir zināms, labāk tev ir stāsts, kurš ir iziets cauri, nekā tā, ka kā būtu, ja būtu, un nedod Dievs vēl tu sāc fantazēt, ka tu esi to darījis, īstenībā neesi darījis. Pamēģini, ko tu zaudēsi laiku, bet labāk tev viņš ir produktīvi pavadīts un tev ir savs stāsts. Vismaz tā es dzīvoju savā dzīvē, es dzīvoju stāstam. Jautājums, pirmais uzdevums ir pievērst uzmanību, kad tu, teiksim, šauj pār kaut kādām sarkanām līnijām. Un tajā laikā kaut kā pilnīgi neapzināti sanāca tā, ka atļaujamies bišķi pa daudz, ķipa kaut gan pašiem tā baigi nelikās. Un tajā, es saku, būtu sapņuši, ka tajā visā štelē vajag kaut ko reklamēt.
vai ne? Tagad ir tas hype ap tiem. Klau, tu man vēl pirms kāds nedēļas piezīmes, saka, klausies spēļu konsolītes, tā un šitā, un pastāst man, kas ir šis te, ko mēs tagad redzam, kas ir manās rokās. Kas tas ir? Šis ir Cyphers Pro konsolīte, respektīvi Faust modelīts Mio Mini Plus. Jā. Un šeit tā ideja šim produktam ir, respektīvi, viņš ir augstas kvalitātes produkts iekšā, ne tikai ar programmu, kas ir iekšā, bet arī ārpus, respektīvi, par ko mēs runājam. 10 000 spēles tas ir viens, divos vārdos. Tātad tur ir, sākot no elementārās valodas, no žiletonu laikiem tās konsoles, kuras konsoles arī bija pieņemsim veikalos vai kaut kur tu meti kapeiciņu iekšā un spēlē spēles, tādas konsoles iekšā, līdz pat PlayStation 2, kas ir PlayStation 1. Boulder Dash ir? Ir. Man brālis, iedomājies, man brālis atnāca, viņam rādu, viņš skatās, viņš saka, mēs meklējam un ir. Un līdz PlayStation 2, tad PlayStation 1, Nintendo spēles un Sega. Tetris, tur ir cik daudz versijas, visādām konsolēm, Mario un visādi Crash Bandicoot, Gran Turismo un viss cits. Bet tā doma ir tāda, ko es gribu pateikt. Jautājums no zāles. Nafīgi tas ir vajadzīgs, jo tagad visiem telefonu downloado playveikalu. Jā, ir atbildi uz šo. Tātad, respektīvi, tu iedod, mūsu auditorija ir bērni, pieaugušie un arī vecāki gadu cilvēki. Tātad, telefonā tev ir bieži kaut kas jāpērk, lai tu varētu kaut kādas priekšrocības dabūt. Tālāk tur ir tādas lietas kā Facebook, YouTube un vispārējās liekas informācijas. Un paralēli šeit ir, respektīvi, tur ir pārāk daudz viskaut kas. Šeit tu vari atdalīties no tā visu spēlēt, reāli spēli var. Saproti, netērē naudu. Un plus tas ir arī citas spēles, kas vispār kā tā maksā, bet daudz arī pa brīvi. Baterija jau ir iekšā? Jā. Viņu var uzlādēt, un viņš ir pārnēsājums. Plus ir moduļi, kurus var pieslēgt arī pie televizora. Tas ir pirkstīņš iekšā vai kas tur ir iekšā? Nē, tur ir akumulators iekšā. Un lādējās uz USB-C. Un ko tādu vecāku gadu gājumu cilvēku spēlē? Tur ir Saimnes vēlēšanas tāda spēle. Tu tā ej, jā. Mēs sākumā klausies rādījām televīziju, tad tās mākonīs parādās, ir uz galda aiziet tā tiņš paliet vaļā. Un tas lādēja. Un parādās, jums ir saimā 11 vietas. Un tad nākšajā līmenī visi atmet kažoks otrādi. Tā ir tas super Marijās teikt. Skaidrs, vecīt, tad šitais ir jāmeklē kur. Cyphers Pro LV. Jā. Un būs arī tagad, starp citu, konkursi visādi iekšā, tur skatāties tālāk sauc tīklos. Bet šitā, kur ir 10 000 spēles iekšā, viņš maksā apmēram 100 eiro. Ja? No 80 līdz 120 eiro atkarībā, cik tu vēlēs spēles ir komplektācijas 5. Zins ir baigi labi šo te štēli. Labi, ka, piemēram, šausmīgi bieži tu sanāk visu kaut kur gaidīt lidostās un kaut kur, un ka tu gaidi atkal kaut ko, un nekas nav, un, piemēram, nezinu, vakarā nenāk miegs, jā. Sāc kapāt tetri, un teiksim, ne. Bet, respektīvi, kad tāds labs brīvā laika pavadīšanas veids. Jā, un stāsts vēl viens par telefonu, tu salīdzināji prasīt. Jā. Telefonā tu vari ieinstalēt, es teiktu, līdz 30 spēlēm, tie 10 000 spēles. Ir starpība. Protams, kādu komplektāciju tu izvēlies. Plus ir krāsas visāds un tā tālāk. Bet reāli izšķirtspēja ekrānam viss ir augstajā līmenī. Jo ir visā ķīnieši, kā tu teici par Temu iepriekš, ienāk iekšā, tu nopērc par 4 eiro. Šitādi tieši nenopirkš par tādu naudu, bet tev atnāk kaķis maisā. Tur mēs arī esam testus veikuši. Atnāk vispār cita kvalitāte, sliktāka kvalitāte, spēļu saraksts ir briesmīgs, viņš ir daudz mazāks, viņš vienkārši ekrāns tā nestrādā. Mums ir pārbaudīts produkts, mums ir speciāli uztaisīts atlases spēlēm, kuras ir gaumīgas spēles, kas bijušas top spēles savā laikā. Mums ir klienta servis arī vairākās valodās un operatīvi. Un var arī pieslēgt televizoram, jā? Jā, ir attiecīgi moduļi, kurus var pieslēgt televizoram. Šo var? Vienu momentu šito man liekas, ka nevar. Šo nevar. Nē, šeit ir USB-C lādētājs un SD kartu un austiņa ieeja, bet šo var, piemēram, modeli, kur ir HDMI, mini HDMI izeja un attiecīgi tas ir pie televizora pieslēdzams. Skaidrs. Jā. Klausies, mums ir pagājuši 40 minūtes, es domāju, mēs te kaut ko domājam par šķiršanos, bet es domāju, nav ko runāt par šķiršanos, jādzīvo ir tālāk. Jādzīvo ir tālāk, jā. Vai ne? Un es domāju, nav ko skatīties uz vīriešiem, Latvijā ļoti daudz skaistas sievietes, vai ne? Tādā ziņā mēs esam lesbieši visi, jā. Kaut kā tomēr tās iespēja. Jā, paldies, Cecīte, ka atnāci un bija interesanti. Es ceru, ka to kripto, tā būtībā, ko es sapratu, tomēr ir jēga palasīt pa vakariem par to kriptovalūtu iedziļināties. Ja, piemēram, kas nav skaidrs, es saprotu, ka te Norvēģijā dzīvoju, zēni pirkto sunīti.
Shiba jeb Dogecoin. Jā, un es saku, nu kā tu zini to sunīti? Viņš saka, nu tur jāstāst, viņš uziet augšā tas sunīts, tad viņš nokrīt lejā, un tie, kas ir lasījuši un kaut ko rubīja, tad tie apmēram, viņi apmēram saprot, ka tas sunīts kritīs un kad viņš celsies. Ķipa. Jā, protams, viņi saprot, kaut kāds algoritms tur ir. Jā, tur jābūt kaut kāda loģika tur ir. Jāizkož, jā, bet runājot par to pašu šķiršanās, noslēdzot tematu, gribēju tikai pateikt paldies savai ģimenei, draugiem Artūram, Laurim, Gintam, kas ir atbalstījuši un ir pārējiem cilvēkiem manīs grūtajos brīžos. Es tikai tā 2 vārdos daloties ar savu sāpi ar ģimeni un sakat, kā ir, nevis tā, ka jūs kaut ko kautrējaties stāstīt. Sāstat visu līdz galam. Un jā, tiešām liels paldies savējiem tuvajiem. Jā, izrunāties ir svarīgi. Tas nevajag turēt sevī, tas ir ārprāt. Zini, kā vajag atrast kādu. Jā, un šis ir e-komercijas tāds pasākums arī runājot. Tas ir man draugs Artūrs ieteicis, kurš arī ir šito pasākumu vispār tāds idejas man pametējis, un es arī tālāk sadarbojos partners, un ir fantastiski, kā saka, ka tie draugi ir un novērtēja to tiešām. Tas ir ļoti tāds svarīga lieta. Paldies, Ecīt, paldies, ka atnāc uz sarunu, mīļie draugi. Tas šodien arī viss. Laikojiet, šerojiet, komentējiet. Rūpības dzēsīsim pārējo. Atstāsim, galvenais komentējiet. Tas uzlabos mūsu piecīgās programmas algoritmu YouTube un palīdzēs, kā saka, mums augt. Šodien tas ir viss. Pagaidām tā. Mūsu atbalsta Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Tas ir sociāli atbildīgs uzņēmums, kur specifikācija ir darbs ar kredītu apvienošanu, jeb darbs ar esošo kredītu līgumiem. Aicinu ikvienu apmeklēt lkpp.lv un pievienot esošos līgumus, lai samazinātu esošo procentu pārmaksu, ikmēneša maksājumu un termiņu. Nevelc garumā, jo kreditori aprēķina procentus pa dienām. Ņem vērā, pat ja tev ir tikai viens kredīts, arī tad tu vari gūt būtisku ietaupījumu. Piedāvājums, ka ir senākas darbības veicējiem. No bullshit experience kopā ar Andru Kiviču.